Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas veltīts īpaši nozīmīgai tēmai Latvijas kultūras mantojuma kontekstā – kustamajam mantojumam, kas ietver plašu laika posmu, tostarp arī modernās un laikmetīgās mākslas darbus. Veidojot 2025. gada katalogu, kultūras mantojuma pārvalde akcentējusi 3 nozīmīgus objektus arī Alūksnē. Viens no tiem ir Vilhelma Purvīša glezna atkusnī, otrs ir Bībeles muzejā aplūkojamā draudzes bībele no 1689. gada. Un trešais, par ko mēs arī šogad īpaši runājam, Eiropas kultūras mantojuma dienās Alūksnes novada muzejā, ir mūsu brīnišķīgā marmora vāze. Kānovas vāze ir 18. gadsimta beigu mākslas darbs, kas vien pirms 2 gadiem nonāca Alūksnes jaunajā pilī. Brīdī, kad kultūras mantojuma pārvalde apsekoja jaunās dibinātās valsts mantojumu, tad redzot, ka šī vāze atrodas dabas apstākļu ietekmē un vēstures notikumu ietekmē dabā ārā, vēlējās to aizvest uz Rīgu. Bet alūksnieši vāzi nosargāja, nogādāja to ģimnāzijas ēkā. Tas bija nozīmīgs tā laika cilvēku atmiņu un tāds vēstījums par skolas gadiem, par satikšanos pie marmora vāzes, par zvērsta nodošanu vai iesvētībām. Skulptūra pēc formas rotājumiem un izmēriem līdzinās antīkajā Romā populārajām dekoratīvajām vāzēm, kuras pārsvarā tika veidotas romiešu vilu un laukumu rotāšanai, bet par to plašāk pastāstīja arī vēsturnieks Ernests Strojnovs. Vāzes sānu motīvs ir Dionīsa gājiens, jeb tias no grieķu tiasos. Šādi gājieni patiešām notika senajā Grieķijā par godu Dionīsa svētkiem. Romā šos svētkus sauca par bahanālijām, un tad attiecīgi jauno laiku mākslā šī sauc par bahanāliskajām tēmām, kuros šie svētki un svētku gājieni tiek attēloti. Taču šeit Latvijā tik labi saglabājies paraugs, tieši tā ļoti tipiska Eiropas tradīcijai ir kaut kas ļoti svarīgs. Un man liekas, viņa ir gandrīz vai vairāk svarīga ar to, ka šī ir lieta, kas ir savam laikmetam tipiska, kas tiešām ļoti labi apraksta un sevi iemieso šo periodu, pārējot no apgaismības uz romantismu. Lai iepazītu šo nozīmīgo skulptūru ne tikai teorētiski, interesanti varēja darboties arī praktiski. Mākslinieces Irites Tīlanes Pakalniņas vadībā tika veidoti dekoratīvie cīņi ar augu motīviem. Viņas varbūt sevi uzsūc to atmosfēru, kas ir šajā telpā, kas ir priekšmetiem, kas ir apkārt, kas ir šajā pilī, kas kāds mums ir skats pa logu uz Alūksnes ezeru un parku, un vairāk ļaujās tai noskaņai. Tā kā precīzi mēs netaisām kopijas no Kānovas vāzes, bet vairāk to noskaņu. Vāze atrodas centrālajā Alūksnes pils svinību zālē, un skatoties pa tās poligonālā izvirzījuma logiem, var ieraudzīt vietu, kur savulaik parka ārpusē tā bija novietota.